Labdien, cienījamās dāmas un kungi un visi pārējie arī. Man jums tāds viens jautājums. Kāpēc ir tā, ka lido no Londonas uz Rīgu, tad biļetes ir daudz dārgākas nekā, kad lido no Rīgas uz Londonu? Ko es jums tūlīt parādīšu. Te var redzēt, ka iegūgulē, šis ir Google, iegūgulē, uzspiež uz to cenu grafiku, un tad te var redzēt, ka lido no Londonas uz Rīgu, lētākā biļete, piemēram, šeit 41 mārciņa, un tad te arī vēl 49, 51, kas te ir 46, tad tās ir lētākās biļetes, ja? Ok, bet tagad, kas samainu no Rīgas uz Londonu, tagad cenas mainās, uzspiež atkal uz to cenu grafiku, un tagad var redzēt, ka te skatās grafikā, lētākās biļetes daudz lētāk, 14 mārciņas, 15, kas tur ir 13, te ir 13, un tā, pēc šito var redzēt, ka lido uz Rīgu, tai daudz vairāk jāmaksā, un ka lido no Rīgas uz Londonu, tai daudz mazāk jāmaksā. Kā tā var būt? Es šito galīgi nesaprotu. Ja kādam ir atbilde, ļoti būtu forši, ja jūs man pastāstītu. Čau, pagaidām.